Tad šodien mūsu plāns ir tāds, ātri izstāstīsim par to, pieķersimies likuma sadaļai par to, uz kā pamata kredīta informācijas birojas apmainās ar datiem, jo mēs ļoti daudz šādas jautājumus saņemam un vēstules par to, kāpēc kāda dati ir pie mums nonākuši. Tad pastāstīšu, kur jūs savus datus varat pastīties, ko tieši jūs tur redzat, pastāstīšu par kredīta reitingu, kas tas tāds ir, kā viņš aptuveni strādā, lai ir nojautu vispār, ar ko kreditētāji strādā, ko viņi redz, un tad arī īsumā pāris 1-2 slaidi par to, kas ir monitorings, kā jūs varat uzraudzīt savus datus un par viņiem neuztraukties. Saglabāt apziņu, ka visi kārtībā ar viņiem. Tā tad ejam uz priekšu. Nu jau būs gandrīz, principā, 10 gadi pagājuši, kad tika pieņemts kredīta informācijas biroja likums. Stājās spēkā viņš pirms 9 gadiem, 15. gada 1. janvārī. Un šis likums regulēja kredīta informāciju biroja darbību. Latvijā mēs esam 2 kredīta informācijas biroji. Mēs noteikti vēl varētu dēvēt par lielāko, jo praktiski visi kreditētāji, gan banku, gan nebanku kreditētāji, visi šie dati nonāk pie mums. Un ir ļoti daudz uzņēmumu, kas arī kā nekreditētāju datus mums ziņo. Noteikti lielākie, kurus noteikti jāpiemina, ir parādu piedzinēji. Arī slimnīcas ļoti daudz datu ziņo par saviem parādniekiem, apsaimniekošanas uzņēmumi, elektroenerģijas apgādes uzņēmumi un citi. Dati pie mums nonāk normatīvos aktos minētajos gadījumos, un šos datus var izmantot 2 mērķiem – kredītspējas vērtēšana, kredīta riska pārvaldība. Tad, kad parāds ir vismaz 60 dienas vecs, tad šis parāds pie mums var nonākt, un pašam uzņēmumam nav jāsaņem nekāda atļauja no privāta personas, lai šie dati varētu tikt noziņot kredīta informācijas birojam. Vienīgais, kas pašam uzņēmumam ir jādara, ir 30 dienas pirms datu nodošanas mums, par to jāpabrīdina parādnieks. Attiecīgi, no sākuma klients nesamaksā savu rēķinu, aptuveni pēc 30 dienām viņu pabrīdina, ja rēķins netiks samaksāts, tad parāds var nonākt kredīta informācijas birojā, pēc 30 dienām dati tur nonāk. Vienīgais izņēmums noteikti, kad klienti var nebrīdināt, ir tad, ja ir jau bijusi tiesa un tiesā ir lēmts, kad parāds ir un ka parāds ir jāmaksā. Tad šāds datus var nodot kredīta informācijas birojam bez brīdināšanas. Ļoti ātri pirmā sadaļa. Ja gadījumā ir kaut kādi vairāki jautājumi par to, kas tajā likumā ir, tad noteikti jūs viņu varat atrast likuma LV. Tā arī likums saucās, likums par kredīta informācijas birojiem. Bet es domāju, tā ir svarīgākā sadaļa, kas attiecās uz privātpersonām. Jūs savus datus bez maksas varat pārbaudīt online sistēmā manakredītvēsture.lv. Jāreģistrējās, reģistrēties šobrīd var ar kādu no 4 lielāko banku banklinkiem. Ja tādi nav, tad ir citas iespējas, kā paņemt dokumentu līdzi un atnākt uz Grēdu ielu 4A Rīgā. Tad mēs jūs identificējam, uztaisam piekļuvis, un tālāk, ja jūs varat arī piekļūt ar saviem piekļuvis atribūtiem, ja nav pieejams internets, jūs nevarat atnākt, esat tālu, neesat Latvijā, tad varat sazināties ar mūsu supportu atbalsta centru. Viņi jums pastāstīs, kā var savu kredītvēsturi saņemt attālināti pa pastu. Ko jūs kredītvēsturē atradīsiet? Tad es visas kredītvēstures, protams, nerādīšu, neiešu cauri visām sadaļām, bet tās svarīgākās būtu sekojošas. Pašā sākumā jūs redzat savus datus, varat pārbaudīt, vai viņi ir pareizi vai nepareizi. Noteikti, kad pievērsiet uzmanību, un ja jūs ieraugat nepareizi uzvārdu, tad ziņojiet, jo loģiski sievietes, arī vīrieši precās, ja, un maina uzvārdus, līdz ar to kāds no kreditētājiem mums būs noziņojis, pieņemsim veco uzvārdu, un tagad ir jaunais, šāda informācija
Šo informāciju mums ziņo kreditētājs, tāpēc viņi var atšķirties no aktuālās. Ja jūs redzat šeit, jā, tad tas nozīmē, ka par jums ir kaut kāda kredīta informācijas dati noziņoti, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi. Par pozitīviem un negatīviem pastāstīšu, kas tas ir drusku vēlāk. Tāpat tās arī mums ir savienojums ar uzņēmumu reģistru, kur ir visa informācija nāk par to, kādas saistības ir jums kā personai ar uzņēmumiem, vai jūs tur esat valdes loceklis, akcionārs, parakstieskā persona un cita informācija. Tātad, ja jūs šo informāciju meklējat vai nemeklējat, bet redzat, jā, tad tāda informācija tur atrodas. Vēl noteikti ir vērts pievērst šai sadaļai uzmanību, jo te jūs redzat, cik kopā par jums ir pieprasījuši datus pēdējo 12 mēnešu laikā, cik reizes un cik dažādi uzņēmumi. Attiecīgi šajā piemērā jūs redzat, ka 3 dažādi uzņēmumi par personu ir pieprasījuši datus 5 reizes pēdējo 12 mēnešu laikā. Tālāk noteikti ir tāda kopsavilkuma sadaļa par visiem līgumiem, kur jūs redzat, tātad, ja nekas netiek kavēts, bet jums ir līgumi, tad jūs redzēsiet kopējo līgumu summu, kādas vēl ir saistības palikušas. Un cik kopā ir kreditori. Tur 1, 2, 5, šajā gadījumā 11. Ja kaut kas tiek kavēts, tad šeit arī parādīsies kopējā kavējuma summa un lielākais kavēto dienu skaits. Tāpat tās arī ir nākošā sadaļa, kur cilvēks var redzēt par sevi par pēdējiem 12 mēnešiem, kā notikusi savu kredītu utilizāciju. Un tās krāsas un tie cipari nozīmē sekojoši. Tātad, kas ir kavēts, tad jūs redzat konkrētā mēnesī, cik ir bijušas kavētas dienas, kāda ir bijusi kavēta summa pa visiem līgumiem kopā uz konkrēto dienu, cik kopā bija līgumi un kāda ir atlikusī summa. Šeit noteikti ir ļoti interesants piemērs, jo, kā jūs redzat, diezgan tās kavētās summas ir, atlikušās summas lielas, līguma skaits liels un beigās šeit persona kavē, bet beigās jau neko nekavē, ja kavējuma summas nav, bet arī līgums ir palicis viens. Līdz ar to bijusi kaut kāda nelāga situācija un kaut kā viņa tikus atrisināta, iespējams pārdodot īpašumu un dzēšot atlikušos kredītus. Tad līguma sadaļa tālāk jau var iet detaļās un skatīties visu informāciju detalizēt par katru līgumu. Šī vēl nav pati detalizētākā sadaļa, tik tālu varbūt mēs neiesim, bet noteikti tas, ko jums ir vērts saprast par savu kredītu vēsturi, ka jūs redzat katru līgumu, kurš šobrīd ir aktīvs. Aktīvs nozīmē, ka viņš vēl joprojām ir spēkā un par viņu vēl ir jāmaksā. Tātad, ko jūs redzat nozari, vai tas ir patēriņa kreditēšanas nozare, vai banka, vai līzings, arī iekasēšanas aģentūras, tā teikt, parāda piedzinējumu un ziņo šo informāciju, ja, un šī informācija visdrīzāk parādās tajos gadījumos, kad ir bijis kavēts kāds līgums, kurš ir pārdots parāda piedzinējumu, un tad viņi turpina atjaunot datus par to, kas notiek ar to līgumu, kādā viņš ir statusā. Tas viss uzkrājas vienā vietā. Un lomas ir divas, galvenais aizņēmējs vai galvotājs, līguma veidi dažādi, šeit ir populārākie, laikam, finanšu līzings, patēriņa kredīts, protams, no populārākajiem ir hipotēka, tur arī var būt citi līguma veidi, kad ir dati, kad līgums stājies spēkā un kurā datumā dati ir atjaunoti. Piemērs ir vecs, tāpēc nepievēršat uzmanību. Principā dati tiek atjaunoti pēc likuma. Kreditētājiem dati jāatjauno ir vismaz vienreiz mēnesī un nevēlāk kā 10 dienas, kopš līgums ir noslēgts. Tātad dati, ko visi kreditētāji arī ievēro šo nosacījumu, tā ir likuma norma. Ja jūs redzat, ka kādi dati nav atjaunoti, vismaz mēnesī jūs droši varat sazināties vai ar mums, vai ar savu kreditētāju un palūgt, lai tos datus atjaunot. Ja tas, protams, ir kritiski šajā brīdī.
piemēram, ejot pēc jauna kredīta, ja jūs zinat, ka jūs jau esat samaksājuši savu līgumu, bet viņš vēl rādās, ka kaut kāda atlikusī summa ir palikusi un tur atjaunojuma datums ir tur 2-3 mēneši pagājuši. Tad jūs droši varat atgādināt savam kreditētājam, ka jūs esat norēķinājušies un ka jūs labprāt redzētu savā kredīta vēsturē arī atjaunots datus. Sākotnējā summa, atlikusī summa, tātad cik vēl jāmaksā, un ja visi kārtībā, tad šeit būs nulītes, ja kā šai personai, diemžēl, nav viss kārtībā, tad cik tiek kavēts un cik ilgi, cik dienas tiek kavēts konkrētais līgums. Un tālāk jau jūs paši par savu kredītu varat arī redzēt detalizētāku informāciju, tā skaitā, kam tieši šis līgums, kurš tieši šo līgumu ir izsniedzis, vai, piemēram, kurš tieši parādu piedzinējs apkalpo nesamaksāto līgumu, un tāda visa informācija tur arī ir pieejama. Identiska informācija ir pieejama arī par slēgtiem līgumiem. Te varbūt vienīgais, kas atšķirās un ko ir vērts paskatīties, ko tāpat arī kreditētāji, ko skatās, ir šī sadaļa par slēgto līgumu statusu. Ja ar līgumu visi kārtībā, viņš ir laicīgi samaksāts, tad parādās izpildīts laikā. Šeit ir divi līgumi, kur ir izpildīti vēlāk, bet tas nozīmē, ka saistības ir dzēstas un vairs nav nekādu problēmu. Savukārt šeit, kā jūs redzat, ir personai 1, 2, 3, 4 un 5 cedēt līgumi. Tas nozīmē, ka patiesībā kāda līguma daļa, iespējams šeit mēs 3 redzam, bet ir līgumi, kuri ir cedēti. Tas nozīmē, ka pret konkrēto kreditētāju saistības ir izpildītas, bet ir vēl kāda cita trešā persona, kura no šīs personas, iespējams, no jums mēģina vai mēģinās to naudu atgūt. Tāpēc tas ir tas, kas arī noteikti ietekmē personas spēju aizņemties un kreditētāju izvērtēšanu. Tā informācija tiek ņemt vērā, izvērtējot jūsu kredītspēju. Un, ja tas cedējums ir pavisam svaigs un pie aktuāliem līgumiem neparādās šī informācija, ka ir kāds kavēts līgums, tad noteikti, kad kreditētājs to ņem vērā un var uzprasīt, kas tur īsti notiek. Tad ir nākošā sadaļa kavētie rēķini. Pie kavētiem rēķiniem parādās visa informācija par to, vai un kam tiek kavēti rēķini. Šeit es uzreiz aizgāju pie tās sadaļas, kur jūs kā privāta persona redzat arī uzņēmuma nosaukumu, kurš, piemēram, ir noziņojis datus. Līdz ar to tas, kas te parādās, ko redz kreditētājs, ir principā viss, kas nav aizkrāsots. Ja? Jūs par sevi redzat vairāk informācijas. Tad kreditētājs redz nozari, kam jūs esat parādā, kam persona ir parādā. Redz statusu, ka ir parāds neizpildīts, tāpat tās ir arī slēgtie kavēto rēķinu vēsturi, ja viņš ir samaksāts, tad tā informācija arī parādās, to var redzēt, cik sen kāds bija parāds, kas netika maksāts, cik sen tas ir izpildīts, un tā informācija arī noteikti ir svarīga, izvērtējot personas kredītspēju. Ja vēl joprojām tiek kavēts kāds rēķins, tad jūs redzat datumu, no kura šis rēķins ir kavēts, kāda ir kavētā summa, cik vēl par to rēķinu ir jāsamaksā. Attiecīgi, ja kaut kas tiek maksāts pa daļām, tad šīs summas atšķirsies. Un kas tas ir par tipu? Nu, tur ir 2 tipi, vai nu cits, vai nu rēķins. Lūk. Un jūs paši par sevi redzat, šeit vajadzētu būt identifikātoram, rēķina identifikātoram, kas ir noziņots. Tātad, ja jums ir kādas pretenzijas par šo rēķinu, tad jūs noteikti varat sazināties ar datu devēju, kura nosaukumu redzēsiet sadaļā sistēmas dalībniekus un paprasīt, kas tas tāds par rēķinu, ka jūs tam nepiekrītat un tad varbūt atrisināt šo situāciju. Tas būtu par datiem, ko mums dod uzņēmumi, bankas, kreditētāji. Drusku ieskicēšu, ko jūs varat, varbūt tās svarīgākās lietas, ko var saņemt par sevi no uzņēmuma reģistra. Tad no uzņēmuma reģistra noteikti ir vērts paskatīties datus par savām līdzdalībām citos uzņēmumos.
principā šeit ir fakti, ja? vai jūs esat kaut kur valdē vai padomē vai kā īpašnieks kādam uzņēmumam, tad jūs arī redzat informāciju par to, kas tas par uzņēmumu, no kura datuma līdz kuram, ja tur ir vēsturiskie dati, tad te būs arī beigu datums, kad jūs bijāt, un tāda informācija ir atrodama. Par apgrūtinājumiem šādu visu informāciju var atrast par uzņēmumiem, bet par privātpersonu jūs noteikti negribēsiet redzēt, ja, bet ja tāda situācija būs, tad visa informācija par maksātnespēju šeit ir atrodama. Ja kādam ir reģistrēts laulības līgums, tad arī tur būs kaut kāda detalizētāka informācija. Un, ja jau tā informācija ir atrodama, tad te ir piemērs par to, kas ir atrodams no maksātnespējas, konkrēti šī persona ir izpildījusi savas saistības, bet jā, tur tie visi procesi, administratori uzrādās, un tad var sekot līdz, kāda informācija tad ir pieejama. Un noteikti pēdējā, bet nemazāk svarīgā sadaļa, kurai sekot līdz savā kredītvēsturē, ir pieprasījuma vēsture. Tas, ko jūs redzat sadalījumu par mēnešiem, cik daudz jūsu dati ir pieprasīti, šeit mēs rādam drusku garāku periodu, nevis pēdējo gada, bet pēdējo 2 gadu laikā, un jau dalījumā pa mēnešiem. Un tad jūs redzat datumu, kad ir pieprasīti dati, šeit jūs redzat uzņēmumu nosaukumu, kurš par jums ir datus pieprasījis, te jūs redzat, kādus datus ir pieprasījis šis uzņēmums pa produktiem. Tur īsi var ieskicēt VS, tas nozīmē, ka datu automātiski pieprasījumi, tur nevis cilvēks gājas un manuāli kaut ko bakstīs, bet ir sistēma datu pārbaude, kredītvēsturi, tā tad ir pieprasījuši kredītvēsturi, kuru mēs tikko esam izgājuši cauri. Kredītvēsturi plus, tas plusiņš nozīmē, ka kredītreitings ir skatīts, ka varbūt kaut kāda konkrēta līguma sadaļa, nevis visa kredītvēsturi, bet tieši par aktīviem līgumiem dati ir skatīti. Un noteikti arī šī sadaļa parādīsies praktiski vienmēr visām privātpersonām, kas prasa kredītus, tāpēc, ka, kā es sākumā minēju, ir 2 kredīta informācijas biroji Latvijā, un tad caur mums kredītētāji arī paprasa datus otrā kredīta birojā. Tātad pieprasot, piesakoties kādam kredītam, loģiski būs, ja jūsu kredītvēsturē parādīsies vismaz šie 2 pieprasījumi. Ja? Tātad kredītvēsture un otru kredītbiroju dati. Ja jūs pēkšņi, pamatojums arī ir svarīgs, ja kredītspējas vērtēšana, tas jūs esat pieteikušies jaunām kaut kādām saistībām vai esošo saistību palielināšanu, piemēram, nav norādīts, tas ir pārsvarā tie publiskie dati, un tur nav tik strikti varbūt noteikts, kādiem mērķiem tos datus var prasīt, un tad vēl ir kredītspējas uzraudzība. Attiecīgi kredītspējas uzraudzība, tas, ja jums ir kādas saistības ar banku, piemēram, hipotēku, tad bankām ir dažādi normatīvi akti, kas uzliek par pienākumu savu klientu datus pārbaudīt. Līdz ar to vissvarīgākais ir pievērst noteikti kredītspējas vērtēšanas iemesliem, kāpēc jūs dati prasīt, un tad jūs varat skatīties, kurš tas kreditors ir bijis, un jūs neesat vērsušies ne pie viena, bet parādās kāds pieprasījums, tad varat painteresēties, kāpēc jūs dati bijuši pārbaudīti. Tā, kredītvēstures sadaļai izgājām cauri. Tad dodamies tālāk pie kredītreitinga. Kas ir kredītreitings un kurš to var izmantot, principā, ja mēs skatāmies no uzņēmuma viedokļa, tad ir kurš uzņēmums, kuram ir kredītrisks, jo kredītreitings prognozē personas risku, vai šī persona tuvāko 12 mēnešu laikā sāks kādam tirgu kavēt, nemaksāt kādu savas saistības. Un pašai privātpersonai noteikti arī ir svarīgi pārbaudīt šo informāciju, vienkārši tāpēc, lai saprastu, kur viņš atrodas, un it īpaši gadījumos, ja ir jau kaut kādi aizņēmumi, kaut kādi kredīti, vai ir pašam liekas, ka ir droši aizņemties un paņemt vēl vienu kredītu, bet tas kredītreitings ļoti labi prognozēs, kā īsti ir, un varbūt tie viedokļi atšķirsies.
Kā tad kredītreitings sastāv ļoti bieži prasa? Es te ieskicēju tādas varbūt svarīgākās daļas, kuras visvairāk ietekmē kredītu. Uzreiz jāsaka, ņemam vērā to, ja nav negatīvie dati, tad pieņemsim šo pīrādziņu 15% punktus izņemam ārā, un tie pozitīvie dati paliek svarīgāki un noteicošāki. Vai arī otrādi, varbūt pozitīvo dati nav, ir tikai negatīvi, tad uzreiz tas pīrāgs paliek no 50% daudz lielāks, un tā tas staigā turp apakaļ. Bet principā svarīgākie dati noteikti ir negatīvie dati, kas ir pieejami no kreditētājiem, kā kredītiestādēm vai nebanku kreditētājiem, vai arī citi kreditori, kas ir tie paši nesamaksātie rēķini. Tāpat tās ir ļoti svarīgi, cik daudz jums ir kredītlīniju, kredītkaršu, cik ļoti ir iztērēts šīs kredītkartes, vecums. Tāpat tās arī, cik daudz ir kredīti, vai viens vai daudz, kādi kredīti, vai viena hipoteka, vai 10 patēriņa kredīti, vai 5 kredītlīnijas un tā tālāk. Tas viss ietekmē. Un, protams, ir daudz citi mainīgie, bet, kā jūs redzat, tad, piemēram, kredīta struktūra ir gandrīz tikpat nozīmīga kā tie visi citi mainīgie kopā. Tātad par privātpersonas kredīta risku darbībā, tas varbūt vairāk šie piemēri, kā tad kaut kādas lietas ietekmē jūsu kredītreitingu. Pieņemsim pēdējā laikā sliktu maksājumu vēsturi, ja, negatīvu. Protams, ja ir kādi parādi, parādās parādi, jo viņi ir ilgāki, jo summas lielākas, vai skaitziņā vairāk šo te kavēto rēķinu kaut vai, tad tas, protams, samazina kredītreitingu uz negatīvo. Un tieši otrādi, ja viss ir kārtībā, ja ir kredīti, kur tiek maksāti, nekas netiek kavēts, tad tas kredītreitings uzlabojās. Tāpat tās arī par jauniem līgumiem. Ja pieņemsim, jums ir viens līgums vai nav neviens, un jūs noslēdzat jaunu līgumu, tas uz kaut kādā veidā drusiņ tomēr ietekmē kredītreitingu negatīvi. Protams, ja ir labs kredītreitings, viņš arī paliks labs, tur nekas baigs slikts nenotiks, bet tas ir jāņem vērā tām personām, kuriem ir vairāk kredīti. Ja, jo, piemēram, 3, 4 vai 5 kredīti, tas tomēr, ja 4. paņem 5, tas tomēr to kredītu spēju vairāk ietekmē nekā paņem 1. kredītu. Tad kredītu utilizācija, laikam tā varētu pateikt, ja ir kredīti, viņi tiek maksāti, jo vairāk ir samaksāts, jo ilgāk ir kredīts bez kavējumiem, tad tas ietekmē pozitīvi kredītvēsturi un kredītreitings turpina, tā teikt, palikt arvien labāks un labāks. Tas, ko es minēju par daudz kredītiem, ja, jo vairāk kredīti, jo tas ietekmē kredītreitingu un piemēram, varbūt viss tiek maksāts labi un nekas netiek kavēts, bet tāpat tās kredītreitings var būt nevis zaļajā, bet piemēram dzeltenajā sektorā, kas arī ir labi, viņš nav slikts, teiksim tā, bet jābūt uzmanīgam. Jādomā, ko darīt, vai, ja gribas vēl kādu televizoru nopirkt, vai to darīt šobrīd. Noteikti kredītkartes, kā es minēju, kredītkartes, kredītlīnijas ietekmē kredītreitingu, un, piemēram, ja ir kredītkarte, vienalga par kādu summu, procentuāli viņa nav izlietota, tad tā ir pozitīva ziņa. Tas nozīmē, ka jums ir pieejama nauda, kur jūs varat tūlīt pat bankomātā pieņemsim dabūt, bet jūs šo iespēju neizmantojat. Tas nozīmē, ka jums visi labi ar finansēm. Un tieši otrādi, ja jums ir kredītkarte, kura ir visa izlietota, tad tas ietekmēs, protams, kredītreitingu negatīvi. Jauna persona, atkal, kā es minēju, kā jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, vecums, jo jaunāka persona, jo tas ir no kredītspējas drusku sliktāk. Kāpēc tā? Es parādīšu nākamā slaidā statistiku. Tas noteikti, ka dos papildus kaut kādas atbildes. Maz kredītvēstures pieprasījums skaits no kreditēšanas nozares. Kāpēc to atsevišķi izcēlu? Jo pieprasījums skaits ietekmē kredītreitingu, bet es noteikti uzsveru, ka
tas kredītspējas, kredītvēsturu pieprasīšana tikai no kreditēšanas nozares ietekmē personas kredītreitingu. Ja kādas citas nozares uzņēmumi pieprasa datus, tas nekādā veidā neietekmē kredītreitingu. Un arī ir dalījums par to, vai tur bankas pieprasa datus vai, piemēram, nebanku kreditētāji. Tad tur arī pa nozarēm mainās tie svari. Viena nozara varbūt mazāk ietekmē, otru drusku vairāk. Un, jā, katram mainīgajam, protams, mēs neiesim cauri un neskatīsimies, kāda ir statistika, bet, piemēram, par vecumu, ja pieļauj domu, ka varbūt kāds jaunietis skatās šo te prezentāciju, tad šī statistika, kas parāda to, šeit ir reālais kavējumu skaits, un šeit ir aizņēmēju skaits. Ja, tad mēs redzam, ka ir personas, kuras praktiski ir bez kredītiem, ja, bet ir kaut ko aizņēmušās, tad vairāk kā 35%, tie jau laikam ir kādi 36% kavē savus aizņēmumus. 19,21 persona to procents uzlabojās, ja, bet tāpatās viņš ir diezgan augsts un 30% kavē katrs. Tātad katrs trešais kavē savu aizņēmumu, 19 līdz 22 gadu vecs persona. Ja. 22, 25 gadu tas procents strauji uzlabojās, bet es tāpat teiktu, ka viņas diezgan riskants šīs te personas, katrs piektais kavē, bet kā mēs redzam, tad jau tālāk, jo vecāka persona, jo labāk attieksmi pret savām saistībām, tā laikam būtu precīzāk nodefinēt. Ja? Jo vecāk mēs paliekam, jo atbildīgāk mēs kļūstam. Tas arī tādā veidā arī tad tiek analizēts, būvējot kredītreitingus, katrs šis te mainīgais, un no tā tad mēs skatāmies, ir ietekme uz kredītreitingu, nav ietekme, ja ir, tad tas viss tiek pamatots ar statistiku, un tad beigās arī tas kredītreitings dzīvē darbojās. Kā tad viņš izskatās? Tā ir tāda taisne ar 12 riska klasēm, kur pati labākā ir A1, pati sliktākā ir E3. Tiem, kam nav dati mūsu sistēmā, viņi nonāk šeit pie B3, tāpēc arī varbūt kaut kādā brīdī jūs domājat, kā tas ir, ka kredītreitings uzlabojās, ja man viss ir labi un es maksāju vēl kredītu, viņš paliek vēl labāks. Tad praksē tas notiek tā, ka visām personām, par kurām mums nav dati, viņas atrodas šeit. Un tad, kad parādās dati, kāpēc šeit? Tāpēc, ka tad, kad parādās dati, tad vidēji tas lielākā masa ir šajā sadaļā pie B3. Un tad jau parādoties datiem, sāk notikt kaut kāda mainīšanās uz vienu vai uz otru pusi. Tātad ir kredīts, turpat B3, kredīts tiek maksāts, lēnāk garā tas kredīta reitings uzlabojās, aiziet līdz B1, A3. Ja tur 2 kredīti un abi tiek maksāti un tas viss ir ilglaicīgi, tad viņš var aiziet arī līdz A1. Un, protams, otrādi, viss, kas ietekmē negatīvi, tad tas kaut kur svārstās iet uz leju, kaut kādā brīdī viņš apstājās, kaut kādā brīdī viņš turpina krist zemāk, kamēr nokrīt iespējams līdz E3, kas ir pats sliktākais iespējamais kredītreitings. Ko mēs vēl redzam šajā atskaitē, kā jau tātad riska pakāpe atrodas šeit, tas ir C3. Tas nozīmē, ka ir vidējs risks, kā jūs redzat, ir sadalīts tātad 5 laikam lielākās kategorijās, ka vidējs risks, zems, ļoti zems risks, augsts risks un ļoti augsts. Un tie riski iziet no tā, ka, attiecīgi, piemēram, ļoti augsts risks, ka persona var nesamaksāt saistības, kuras viņi ir uzņēmusies. Tie ir punkti, kas te parādījās. Konkrēti šai personai C3 ir 649 punkti. Tad tie punkti pieaugot paliek uzlabojās kredītreitings un otrādi samazinās. Un kredīta risks, angliski viņš saucās probability of default, varbūt precīzāks tulkojums būtu varbūtība, ka kaut kas tiks kavēts, ja, bet
bet es domāju, arī kredītrisks ir diezgan precīzi tulkojums. Un tas ir procentuālā izteiksme, izteikts skaitlis, kāda ir tā varbūtība, ka šīs riska klases cilvēks tomēr var nemaksāt. Tas nozīmē, ka katrā riska klasē ir tomēr kaut kāda daļa cilvēka, kas kaut ko kavē, un tad tas tiek izteikts procentuāli. Tātad persona ar risku klasē, kas C3 pie vidēji augsta, ar šādu punktu skaitu 6% gadījumu tomēr kaut ko kavē. Un attiecīgi tur A1 tur būs 0, kaut kāds procents, E2 ir 50% un E3 principā ir 100%. Tātad, ja cilvēkam ir E3, tad tas nozīmē, ka 100% viņš kādam kaut ko nemaksās. Tālāk, ko mēs redzam, ja kredītreitings ir B3 nav dati, tad arī pamatojuma kodi neparādīsies, bet, piemēram, kaut kāda, ja tas kredītreitings mainās, tad te parādās no 1 līdz 5 sadaļām, kas pasaka tās galvenās sadaļas, kas visvairāk ir ietekmējuši tā kredītreitinga izmaiņas. Šajā gadījumā te mēs redzam, ka personai ir 4 aktīvi līgumi. Pēdējo 6 mēnešu laikā persona ir principā iztērējusi visus savus pieejamos līdzekļus no kredītkartes, un klientam ir patēriņa kredītlīguma ar vismaz 2 dažādiem patērētāju kredītdevējiem. Attiecīgi, tur apakšā ir savu loģiku, kas kā es minēju, tad statistiski pierādīts, ka šie visi mainīgie kaut kādā veidā ietekmē kredītreitingu. Un šī līkne, tas ir kādas personas kredītreitinga attīstības līkne pēdējo 12 mēnešu laikā. Jā, tad te var redzēt, piemēram, ka šobrīd ir tas C3, ko es rādīju iepriekšējā slaidā, bet patiesībā viņam tā līkne bija diezgan dzīva pēdējos 12 mēnešus, jā, no D3, kas ir augsta riska, viņš nonāca pie pašā sliktākajā kategorijā, iespējamā pie E3, pusgada tur pabija, kaut kādas laikam saistības sakārtoja, kaut kas nokārtojās, negatīvie dati pazuda, viņš atgriezās šeit, un tad turpina tā līkne šobrīd uzlaboties. Un kā tad vispār iedalās, domāju, interesanti pastīties vispār Latvijas griezumu, kur mēs esam Latvijā, kā sadalās. Tad labā ziņa tāda, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji ir zaļajā segmentā, 10% visi ir vienkārši izcili, 37% arī visi ir ļoti labi, iespējams, ka daļa no viņiem ir bez kaut kādām saistībām un arī neko nekavē, tāpēc tur noteikti arī visi forši, ja, par ko man liels prieks. 17% ir vidēji riska klienti, kā iepriekš apspriestais piemērs ar C3 kategoriju, kur 6% cilvēki kaut ko varbūt kavē. Kas ir tīri ok, tas tāds normāls rādītājs, bet tad sāk parādīties augsta riska klase, ļoti augsta riska klase un E3, kas ir viss slikti. Šī klase noteikti uztrauc visvairāk, jo tomēr katrs 5. Latvijas iedzīvotājs kādam kaut ko ir diezgan ilgi nokavējis un nemaksā, kas noteikti nav ļoti iepriecinošs rādītājs. Un noteikti, ko es gribētu vērst uzmanību, ir šie 2% E1, E2 klasē. Tas nozīmē, ka principā šeit personas ilgi neuzkavējas. Vai nu viņas no augsta riska ļoti ātri nonāk pie E3, vai nu šis ir tas gadījums, kad no E3 sāk iet atpakaļ un tad atgriežas vai no augstas riskas klasē vai vēlāk, tad jau vidēji riska klasē. Un tā, tas būtu par kredītreitingu. Pastīšos, vai ir kāds jautājums ienācis. Jautājumus neredzu. Tad dosimies tālāk. Kā pasargāt sev no pārsteigumiem, un tas ir monitorings. Monitorings, arī kredītreitings, tāpat kā kredītvēsture, visi pieejams mani kredītvēsture LV.
Šobrīd tas izstāsta šādi, bet tuvākajā laikā mēs nomainīsim savu mani kredītu vēsturi LV izskatu. Paliks daudz modernāk, laikam, tā mājaslapa, bet pats galvenais tās lietas nemainīsies. Attiecīgi, jūs varēsiet monitorēt, uzraudzīt, ko tas nozīmē uz jūsu e-pastu, ja notiks kaut kāds izmaiņas jūsu kredītvēsturē, atnāks paziņojumi. Paziņojumi par to, ka, pieņemsim, kāds ir pieregistrējis, pieprasījis jūsu datus jaunus, ja, vai pieregistrēts jauns līgums. Attiecīgi, šobrīd mēs daudz varam lasīt par to, ka ir dažādi krāpšanas gadījumi, par izkrāpju personas datus, ID, visu kaut ko no personām. Līdz ar to, ja tiek paņemts kredīts uz šo personu un parādās, jums atnāk tāds paziņojums, ja, tad tas patiesībā ir ļoti labi, ka jūs to uzzināt laicīgi, jo jūs nekavējoties varat reaģēt un sazināties ar kreditētāju un policiju un šo situāciju atrisināt pēc iespējas īsākā laikā. Jo vēlāk tā informācija tiek saņemta, jo grūtāk viņi ir atrisināti. Tāpat tās arī izmaiņas kredītreitingā, ja, kā tas piemērs bija, kad no C nolec uz E, ja, vai otrādi no E atpakaļ uz C, tad arī paziņojums atnāk, kad jums ir bijušas izmaiņas. Un tāpat tās arī, ja ir parādījušies kaut kādi jauni paziņojumi par kaut ko, kas ir kavēts. Stāvvietas rēķins nav samaksāts. Ja. Iedevāt draugam mašīnu, draugs nesamaksāja stāvvietu, soda biļeti izmeti, jums neko nepateica. Piemēram. Ja. Tad paziņojumi parādās gan pašā kredītvēsturē, un šādi izskatās, ja tur datums, mainīsies riska pakāpe kredītreitingam, ja, var paskatīties, un e-pastā tie paziņojumi izstāsta šādi. Kā jūs redzat, noteikti es gribu uzsvērt, ka nekādu linku nav, nekur nekas nav jāpārskaita, ja. Tāpēc, ja pēkšņi kāds kredīta informācijas biroja vārdā atsūta linku, kur ir kaut kur jānospiež, vai nedodies jāatstāj kādu kontaktu, tad ziniet, ka tas no mums, un tur pēc iespējas ātrāk tāds e-pasts ir jāiedzēš. Tas arī no manas puses ir viss. Es domāju, ka mēs visi tikām cauri ļoti ātri. Ja ir jautājumi, tad rakstiet.